Čau, te Betija! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot brauniju mikroviļņu krāsnī tikai 5 minūtēs. Lai pagatavotu 1 porciju brauniju, tev vajadzēs 3 ēdamkarotes miltu, 2 ēdamkarotes cukura, 30 gramus sviesta, šokolādes gabaliņus, ēdamkaroti ūdens, šķipsniņu cepamā pulvera, šķipsniņu sāls un pusotru tējkaroti kakao. Krūzītē, kurā gatavosi brauniju, ieliec sviestu un mikroviļņu krāsnī to izkausē. Sviestam pievieno ūdeni un sajauc. Tad pievieno visas pārējās sastāvdaļas – cukuru, miltus, kakao, sāli un cepamo pulveri. Samaisi izmantojot dakšiņu vai karoti. Maisi līdz mīkla ir viendabīga. Mīklu izlīdziņi. Es vēl notīru krūzītē iekšējās maliņas, jo braunijas īpaši nepaceļās, un es vēlos, lai krūzīte izskatītos tīra. Mīklai uzliec virsū šokolādes gabaliņus un tos nedaudz iespied iekšā. Brauniju mikroviļņu krāsnī cep maksimālajos vatos. Tas var aizņemt aptuveni 50 sekundes vai pat pusotru minūti. Es to cepu apmēram 1 minūti. Ja braunija pārceps, tam būs cieta garoza. Krūzīte ir ļoti karsta, tādēļ ņem to ārā no mikroviļņu krāsnes ļoti uzmanīgi. Lai pārbaudītu, vai braunijas ir izcepies, tajā iedur zobakstāmo kociņu. Ja vairs neredzi jēlas mīklas gabaliņus, braunijas ir izcepies. Braunijas ir jāēd, kamēr tas vēl ir nedaudz silts. Man to patīk pasniegt ar saldējumu. Braunijas ir jāpad dažu stundu laikā no cepšanas brīža. Paldies par skatīšanos! Ja patika šis video, neaizmirst nospiest laiku un abonēt manu kanālu.